Dažas no ļoti būtiskām problēmām, ar kurām sastopās sportisti, ir traumas, kā fiziskas, tā psiholoģiskas, atkarības un sevis nepazīšana. Par katru es mazliet īsi pastāstīšu, un pēc tam pieķeršos tam, ko ar to darīt praktiski. Traumas. Šajā gadījumā, vairāk domājot par psiholoģisko aspektu un ņemot vērā to, ka pasaule nav ideāla, es teiktu, ka katram cilvēkam var atrast dažāda veida psiholoģiskus trūkumus, sarežģījumus, kaut ko nepiepildītu un tā tālāk. Līdz ar to katrs sportists noteikti var strādāt ar lietām, kas nav tikušas nodrošinātas agrākajā dzīvē. Kādam tā ir emocionāla tuvība, kādam tā ir varbūt augšana agresīvā vidē, kādam tā ir bijusi pamestība, kādam tas ir bijis perfekcionisms, pārāk liels parasīgums no vides un apkārtējiem. Un šīs ir tās lietas, kā nepiepildīti trauciņi, kurus ir jāpiepilda, lai nākošā līmeņa, lai nākošā izaicinājuma lietas sportists būtu spējīgs darīt ar daudz pilnāku pašatdevi. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams būt drosmīgam un iet, runāt, meklēt palīdzību, darboties ar terapeitiem, ja tiešām ir tāda nepieciešamība. Atkarības. Ne tikai sportisti, bet arī cilvēki ikdienā un gana daudz sastopās ar dažāda veida atkarībām, kur katra no atkarībām savā ziņā veic kaut kādu konkrēta veida funkciju. Kāds caur savu atkarību izbēg no atbildības nastas, no grūtībām, kāds gūst mieru, kāds piepilda tukšumus, kāds remdē sāpes. Un katra situācija, katrs gadījums ir ļoti, ļoti individuāls. Un sportisti, gana daudzi sportisti arī ir ļoti viegli pakļaujami šādām izdarībām, nodarbēm, atkarībām. Un arī šie noteikti ir jautājumi, par kuriem ir jārunā, kuriem ir jāpievērš uzmanība, un šīs noteikti ir lietas, kas ir jāatrisina. Jo kamēr šis nav atrisināts, tālāk tikt ir diezgan grūti. Viena no populārākajām narkotikām - alkohols. Varētu šķist, ka dzīvojot profesionālā režīmā, reizi nedēļā, reizi 2 nedēļās, mazliet pamalkot grādīgus dzērienus ir ok un ir pieņemami. Tā var uzskatīt, tā ir perspektīva, no kuras šādi var paskatīties. Man, skatoties uz to no savas perspektīvas, tas neliekās pieņemami un normāli lietot vispār alkoholu, lai gan ir pieredze pašam ar to visu. Katra neliela nianse, kas kaut kādā veidā degradē ķermenī vai smadzenes kaut vai uz 2 vai 3 stundām, tās nav tikai 2 vai 3 stundas. Tas ir kaut kas daudz ilgāks, kas ietekmē cilvēka domāšanu vai nākošo dienu. Un šādas nianses saliekot, piemēram, mēneša ietveros, var ietekmēt kopējo procesu diezgan būtiski. Un trešais - sevis nepazīšana. Ņemot vērā dinamisko dzīves ritmu, jau no mazas bērna kājas, ir jādzīvo režīmā, ir jādara lieta A, lieta B, lieta C, ir jāatbilst standartam, ir jāizpilda latiņas kaut kādas. Un ņemot vērā arī mūsu kultūras tendences un augstās dzīves prasības, relatīvi ļoti maza iespēja cilvēkam kvalitatīvi iepazīt sevi. Bieži vien ir tā, ja kāds ir ticis ielikts kādā sporta veidā, viņš to iet un dara. Un ļoti daudzus var dabūt līdz gana augstiem rezultātiem, līdz saviem 15, 20 gadiem. Bet agri vai vēlu pienāk laiks, kad cilvēks
sāk gribēt iepazīt sevi un uzdot jautājumus sev, vai tiešām šī ir mana lieta, vai šī lieta nav tā, uz kuru mani pierunāja vai iestūma kaut kādā veidā, vai šī nav lieta, caur kuru es realizēju citu cilvēku ambīcijas, treneru ambīcijas caur mani vai vecāku ambīcijas. Un ņemot vērā, ka ne skolā, pārsvarā arī ne mājās ir tā iespēja cilvēkam kvalitatīvi iepazīt sevi, apjaust savas vērtības, vajadzības iekšējās, dzīves virzienu, varbūt pat misiju, tā kā tas viss nav mums kā prioritāte, tad bieži vien cilvēki pieņem sev neatbilstošus lēmumus un ilgtermiņā ļoti zaudē savu potenciālu. Piemēram, pašam nodarbojoties ar judo un braucot uz diezgan daudz sacensībām, manā prātā bija sapratne un schēma par to, ka ir jāuzvar, ir jābūt pirmajam, un ja es tāds neesmu, tad es esmu zemākas klases indivīds. Un tā bija reāla domāšana, kas visapkārt valda, kas dažus sportistus arī tiešām motivē, un dažiem tāda pieeja ir nepieciešama. Un, kad man parādījās iespēja reflektēt un apjaust ar skaidru redzējumu, kā tad es redzu šo sacensību procesu, es sapratu, es nevaru būt pirmais vienmēr, un pat ne bieži, un varbūt tas notika īstenībā ārkārtīgi reti. Un priekš sevis es ieraudzīju un sapratu, ka īstenībā man svarīgāk ir sava pašatdeve. Un tagad veidojas divi pilnīgi dažādi scenāriji. Pirmais, ja es kā sportists eju uz sacensībām ar domu, ka tikai pirmās vietas ieguvējs ir labs un vērtīgs cilvēks, un reizi pēc reizes nesasniedzu šo rezultātu, mans pašvērtējums krīt. Mana uztvere par sevi, par savu vietu pasaulē krīt, un es uztveru sevi, sacensības, dzīvi ārkārtīgi negatīvi, jo es ļoti reti spēju sasniegt šo standartu. Taču otrs variants, kad ar skaidru prātu es ieraugu, ka mana vērtība ir pašatdeve, ļoti būtiski maina situāciju. Pat ja es nenonāku līdz pirmajai vietai, reizēm nonāku forši, bet pat ja nenonāku, pēc sacensībām mans vienīgais un galvenais jautājums ir, vai es atdevu no sevis 100%. Un ja man atbilde ir jā, tad neskatoties uz vietu, kurā es esmu bijis, es varu justies labi, piepildīts, tāds realizējies, jo es esmu izdarījis to, kas man ir svarīgi. Izpildījis 100% pašatdevi. Šādā veidā netiek ietekmēts mans pašvērtējums dēļ ārējiem apstākļiem, un šis pašvērtējums balstās iekšpusē. Līdz ar to sevis pazīšana vai palīdzība sportistam iepazīt pašam sevi ilgtermiņā noteikti var nest daudz augstākus un kvalitatīvākus rezultātus. Kāpēc? Jautājums, kāpēc rodās visas šīs situācijas, traumas, atkarības, sevis nepazīšanas? Arī šeit var skatīties no dažādām perspektīvām, un šādā vienā īsā video es varu paskatīties uz to tikai diezgan pavirši. Pirmkārt, kas ir jāpiemina ļoti svarīgi, arī kontekstam ir tas, ka katra situācija un cilvēks ir jāizvērtē individuāli. Noteikti nav prātīgi skatīt cilvēkus, kuriem, piemēram, 10 cilvēkiem ir atkarības problēma ar alkoholu, un skatīt viņus no tādas vienas prizmas un teikt, šiem cilvēkiem vajadzētu darīt šo un šo un šo. Ar to es gribu teikt, ka noteikti katrs cilvēks ir jāizvērtē ļoti, ļoti niansēti un individuāli. Svarīgs faktors, kas ietekmē to, kā augs sportists, noteikti ir vide. Jo mēs pārņemam tik daudz ko no vides.
kāds, kurš uzaug vidē, kurā lamāsies, kāds, kurš izaug vidē, kurā uzskata, ka lietot alkoholu 2-3 reizes nedēļā ir normāli, darīs to, ja uzskatīs to par normālu. Līdz ar to tā ir arī katra paša atbildība par to, ko es lieku savā vidē, ko es lieku ārā kā normālu, un tas pavairosies caur sportistiem vai caur bērniem, kuri aug un potenciāli kļūs par sportistiem. Un šeit nevienmēr ir tik svarīgs darbs tieši ar pašu sportistu, bet arī ar visiem apkārtējiem. Jo šie visi cilvēki ir kā vienota komanda, kā vienots elements, kas ietekmē visas šīs lietas. Un vēl viens no faktoriem, ko es varētu uz doto brīdi pieminēt, ir kvalitatīvas komunikācijas trūkums. Es teiktu, ka lielākajai daļai cilvēku pietrūkst kvalitatīvas komunikācijas. Un sporta kontekstā man gribētos teikt, ka sportistiem ir nepieciešami mentori. Šā vārda tādā plašākajā nozīmē. Mentori ar domu, kas var būt terapeitiski cilvēki, kas var būt vienkārši pazīstami draugi, bet tie būtu cilvēki, kuri kaut kādā veidā redz sportista dzīvi kopumā un ar savstarpēju sapratni, ka sportists var šim cilvēkam uzticēties, stāstīt, runāt lietas. Jo visas lietas, kuras ir palikušas sportista prātā un nav izteiktas, pārstrādātas, apstrādātas, agri vai vēlu viņas kā tāda inde sāk ietekmēt sportista ikdienu, lēmumus un beigās arī rezultātus. Savukārt, ja sportistam ir iespēja būt pilnībā atklātam, atvērtam, izrunāt, pārunāt situācijas, notikumus, grūtības, kas tiek nestas sevī, ar lielu varbūtību es varu teikt, ka sportista pašsajūta kopumā būs daudz labāka, kas, protams, likumsakarīgi ietekmēs arī to, ka viņa rezultāti būs daudz labāki. Tāpēc savalkot kopā un tā kā mērķtiecīgi secinot, es varētu teikt, svarīgs aspekts katram sportistam ir kvalitatīvas sarunas ar kādu kvalitatīvu mentoru, ilgtermiņa attiecības. Tas nozīmē, ka sportists varēs ventilēt visus savus iekšējos pārdzīvojumus, drošā vidē iepazīt sevi, lai pieņemtu savai dzīvei pēc iespējas kvalitatīvus, noturīgus, pozitīvus ilgtermiņa lēmumus, lai viņa dzīve būtu pēc iespējas labāka, lai viņa sportista karjera būtu pēc iespējas efektīvāka, mērķtiecīgāka. Un jā, tas iekļauj arī to, ka reizēm lietas ir diezgan būtiski jāmaina. Un var nākties pievilt trenerus vai kādus cilvēkus, kuri sportistam ir likuši kaut kāda veida gaidas. Jo reizēm cilvēki maina dzīves diezgan strauji. Pēkšņi apzinoties sevī, ka šī lieta balstījās tikai uz to, ka nebija tas un tas un tas, taču tagad es sapratu un vēlos tā. Skaidrs, ka to iziet cauri šādām pārmaiņām nevienmēr var būt viegli. Taču sportists tomēr ir tāda īpaša suga, un viegli varbūt nav īsti sportistam tā kā pielīdzināms vārds. Līdz ar to es vēlos iedrošināt būt atvērtiem, eksperimentēt, arī riskēt un gādāt pēc iespējas par labāku un kvalitatīvāku vidi, kurā sportists var būt atvērts, izrunāt, izdomāt lietas kāda cita cilvēka klātbūtnē. Jo savā galvā, ja nav izejas, tad ir tikai ruminācija par īņķi. Tāpēc
Ja tu esi sportists, es tevi iedrošinu runāt, meklēt mentorus, kas palīdzētu ar vien vairāk uzlabot tavus rezultātus. Savukārt, ja tu esi treneris, vecāks vai cits atbalsta cilvēks, tad tev es iedrošinu padomāt par to, kā ar sevi, saviem lēmumiem tu vari ietekmēt pēc iespējas kvalitatīvāk sportista vidi, kurā viņš atrodas.